Sveicināti, darbie draugi! Šodien ir 16. izaicinājuma diena. Tas vīriņš arī nav ar to foršo smērīti. Būs jāprovē bez smērītes. Vakar pēc tās rīta dušiņas parādījās nepatīkami simptomi, aleluja. Vēlns jau mēģina visādi uzbrukt, bet nekas, neskatoties uz to, mēģināsim izpildīt šodien. 16 reizes, viss pa 16. Slīd kārtīgi. Halka arī bišķiņ trūkst. Ko tauta? Šodien krietni grūtāk. Nav smēra, plus vēl nogurums. Morning. Bet viss gods un slavu Jēzu. Galvenais nevajag reaģēt no gadiem simptomiem, ko vēlns mēģina piespēlēt. Bet vajag doties uz mērķi. Halleluja. Kā jūs saprotiet, slimot no laika. Šodien Dievs ir ievēlis atkal labu laiku. Challenge turpinās. Tā kā 50 gados kopā Jēzus Kristu ir krietni labāk nekā 25 bez viņa. Un arī tu gribētu ieaicināt Jēzu Kristu savā sirdī un kļūt par vislaimīgāko cilvēku pasaules. Jo zini, ne Alaks,
ne Muhameds, neviens tev neiedos šo iekšējo superīgo sajūtu. Nu, lūksim tā tauta, ja esat nolēmuši kļūt vislaimīgāko cilvēku, lūksim, lai Jēzus ienāk jūsu sirdī. Vienkārši atkārto, mīļais Jēzu, piedod mans grēkus, ienāc manā sirdī un kļūst par manu kungu un glābēju. Āmen. Viss. Pēc tam galvenais sakot Jēzum. Visu labu, lai Dievs jūs svētī. Atā.